Daugavpils novadā kārtējā apaļā jubileja. Šoreiz apaļos 101 Salīnas pagasta iedzīvotāja Veronika Lebedjonaka. Jubilāri ir dzimusi 10. jūnijā, lai gan kalendāra maiņu rezultātā pasē ir ierakstīts 30. maijs. Jubilāri sveikt ieradās Daugavpils novada sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, Salīnas pagasta pārvaldes vadītājs Rišards Jermaļonaks un pagasta sociālā darbiniece Tatjana Babina. Ienākot istabā, ciemiņa apmulsa. Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova atzina, ka pirmo reizi savā ilgajā darba pieredzē piedzīvo, ka simtgadnieks sagaida ciemiņu stāvot kājās. Veronikas kundze ir vēl gana enerģiska un sveicēju ciemošanās laikā pastaigājās pa māju, neizmantojot pat spieķīti. Simtgadniece joprojām lasa, audzē savu puķu dārzu un nodarbojas ar rokdarbiem. Māku, es arī tagad lasu. Jā, ar brillēm redzu, bet ilgi nevaru lasīt. Ko jūs parasti lasāt? Kādu avīzi vai ko citu? Nevajag man nekādas avīzes, es vairs negribu neko uz šīs pasaules zināt. Vēlos tikai, lai man būtu vieglāk dzīvot, lai būtu vieglāk ar veselību. Jūs visu dzīvi dzīvojāt laukos, noteikti esat piedzīvojusi dažādus laikus, gan karu, gan kolhozu. Jā, tas viss ir piedzīvots, visas likstas un nelēmas esmu izjutusi uz savas galvas. Kā jūs galva to izturēja? Redzi kā, izturīgi taisīta bija. Jubilāri ir dzimusi Sventes pagastā 10 bērnu ģimenē. Pēc īpašuma iegādes ģimene pārcēlās uz Salīnas pagastu, kur arī veiksmīgi apprecējusies. Laulībā dzimušas 2 meitas, un tagad ģimene kuplo 3 mazbērni un 3 mazmazbērni. Kas jūs dzīvē visvairāk ir iepriecinājis? Par to man vajadzēja pirms tam padomāt un pierakstīt. Varbūt bērni bija jūsu iepriecinājums. Jā, man ir labi bērni, arī mazbērni ir labie. Arī vīrs un ģimene bija laba. Mēs vienmēr cienījām viens otru. Ar cilvēkiem nekad neesmu naidojusies, tikai pati dzīve ir sniegusi daudz smaguma. Piedzīvoju karu, pēc tam kolhozu sākumu. Vai tad to bija viegli cilvēkam izturēt? Войну пережить, колхоза пережить сначала. Это легко было пережить человеку. Bet jūs vienalga vēlat citiem cilvēkiem nodzīvot labu dzīvi līdz pat 100 gadiem. Jā, lai visi dzīvo līdz 100 gadiem. Veronikas kundze ir dziļi ticīgs cilvēks, arī pirms lielās jubilejas apmeklēja baznīcu. Taujāt par ilgdzīvošanas noslēpumu, viņa rausta plecus. Tādas receptes nemaz neesot, vienkārši dzīve jāpieņem tāda, kāda tā ir.